Man rīta rutīna ir pamosties no rīta, aizvest mazo dēliņu uz bērnu dārzu un tad atbraukt mājās, visticamāk ātri ieskriet dušā un ķerties jau pie dienas darbiem. Čau! Mani sauc Andis, es PVC sāku kā praktikants un tagad es strādāju nodokļu komandā kā projektu vadītājs. Ikdienā es strādāju ar transfercenu jautājumiem, kas nozīmē, ka es palīdzu starptautiskām uzņēmumu grupām noteikt, kādas cenas ir jāpiemēro par pakalpojumiem vai precēm darījumos ar citiem saistītiem uzņēmumiem. Sākotnēji PVC es pievienojos ar domu, ka šis būs lielisks atspērienu punkts manai karjerai. Transfercenu noteikšana ir kļuvusi par ļoti aktuālu starptautisko nodokļu jautājumu. Un strādājot ar transfercenām, ir iespējams iepazīt ļoti daudz dažādas kultūras, kā arī sastapties ar jauniem cilvēkiem no dažādām valstīm. Tāpat ir iespējams uzzināt par to, kā uzņēmumi darbojās no iekšienes. Es ieguvu bakalaura grādu Eiropas biznesa studijās, un šīs studijas man palīdzēja attīstīt analītisko domāšanu, kā arī es uzzināju informāciju par to, kā darbojās dažādi uzņēmuma biznesa procesi. Tomēr par transfercenām es biju kā balta lapa. Atnākot uz PVC, es iemācījos visu, ko es tagad zinu par transfercenām un arī nodokļiem, apmeklējot dažādas apmācības Lietuvā, Polijā un arī Spānijā. Kāpēc man patīk darbs PVC? Galvenokārt tie ir lieliskie un patīkamie kolēģi, ar kuriem es sadarbojos ikdienā. Man ir paveicies, ka man ir bijuši tik labi mentori, kas man ir atbalstījuši visus šos gadus, kamēr es strādāju PVC, un pateikuši arī grūtos brīžos, kā labāk virzīties uz priekšu, lai es varētu sasniegt savus mērķus. Darbs transfercenās sniedz gan finanšu, gan juridisko izpratni, tāpēc šeit ir iespējams iegūt plašas zināšanas un kļūt par jomas ekspertu.